Kas bija? Nu, puikas bija. Griezti visi? Mēs tagad esam nonākuši uz vienu no Rīgas centra ainaviskākajām vietām, Basteikalnu. Mēģināsim atrast kādu Ainavaina. Ainavainākā. Ir redzēts sakoptākas teritorijas tad šeit. Kas šeit ir bijis? Koļa, Vitālijas, Dīdzes. Liek telefonu numuriņš arī. 271 98 338. Līzaķis. Ko tas nozīmē? Gribu laizīt. Только не в коем случае. Куда? А посмотри, какие штаны будут. А ничего. Pastāst par saviem plāniem 9. maijā. Nevar jau tas publiski stāstīt. Kaut kas nav ar uzvaras pieminieku saistīti. Nē, no ar uzvaras pieminieku ir. Teiksim tā, krieniem sagaidīsim patīkamu kaķu kori. Pavadījumu. Vai viņam jautrāk, viņš tur dzied visu laiku. Kaķu koris. Jo kaķiem taču jāzina, tas ir uzvaras diena. Jāpiemina. Kaķiem arī vajag savu saka, jā? Jāatzīmē cilvēki, jāatzīmē arī labākiem draugiem. Protams. Cilvēki tas šķiet tā nedaudz negodīgi. Jā, mēs mēģinām dabūt atļauju. Tas tā spontāni ienāca Visumietu karu muzejā. Mēs gaidām apstiprinājumu. Neliela birokrātija un formalitātes. Tur ir vajadzīgs augsts amatpersona. Bet viņi 3 dienu laikā nevar 10 minūtes intervijā atrast nevienu augstu amatpersonu. Bullshit, vienkārši. Ja es būtu pateicis, ka droši mēs esam no kaut TV3, tad būtu pavisam citādāk situācija, bet par cik mēs esam studenti, mums nav jāņem nopietni, saprotu. Tad tas ir vērtīgs materiāls, jo uzdot tur kaut kādus prastos jautājumus jau. Nē, nu, priekš tādām ziņām, man liekas, vairāk tie prastie jautājumi, bet priekš dokumentālās filmas, ka tu tā kā cilvēku veisalē ieskaties, tas jau ir daudz grūtāk. Tu esi redzējis to vidi, kurienes Gingers atbild YouTube'ā? Nē, diemžēl nē. Es jau ar prātu. Es tev parādīšu. Tas ir vienkārši pats labākais. This force. Kā tu ar vienu vārdu aizmirst? During the last couple of having a serious impact on their operational capabilities. Tā nu es taču nevaru stostīšanā pateikt. During the last couple of years. Topais tramvajs. During the last couple of years, the budget for National Armed Forces was cut in half. This forced the military to reorganize itself, leaving Nevertheless, the military still insists that they can meet domestic and international obligations. This was Rainis Cowlings reporting for BFM.